Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Pavisam nesen iesācies ir jauns gads, un kā jau jebkurā uzņēmumā, nozarē un struktūrā gada beigās pienākās, mēs domājam ne tikai par atsevišķiem projektiem, produktiem vai mērķiem īstermiņā, bet ieskicējam, plānojam un mērķējam arī visu gadu tā griezumā. Ja iepriekšējos raidījumos mēs runājām par dažādiem projektiem, par to attīstību, virzību, nākotnes plāniem un ieguvumiem atsevišķās medicīnas struktūra vienībās, tad šoreiz mēs runāsim par valsti. Mūsu valsti, mūsu veselību, mūsu prioritātēm un plāniem. Kādas prioritātes veselības nozarei ir izvirzījusi valsts? Par kādiem projektiem tiek domāts valstiskā līmenī? Kā mēs sekmēsim digitālās veselības attīstību un nodrošināsim stratēģisku tās pārvaldību šajā 2025. gadā? Kādus uzlabojumus medicīnas nozarē redzēsim jau šajā gadā? Atbildes rast uz šiem ikatram no mums tik būtiskajiem jautājumiem šodien uz sarunu es esmu aicinājusi veselības ministru Hosamu Abumerī kungu. Labdien! Labdien! Vispirms jau es gribu teikt lielu paldies par to, ka es zinu, cik saspringts ir grafiks jums, un gribu pateikt lielu paldies, ka esat atradis laiku ierasties arī šeit, parunāt par nākotni veselības nozarē arī pie mums. Un tikko ir sācies šis jaunais gads, un tāpēc varbūt izmantojot mirkli, gribās tomēr vispirms, pirms mēs ieskatāmies tajā nākotnē, paskatīties uz iepriekšējo gadu. Vai uz iepriekšējiem gadiem, kuros mirkļos mēs varam sev tiešām pasist pa plecu un pateikt, šitas te ir izdarīts 24. gadā, ar šo mēs lepojamies, kas ir tie projekti, kas ir tā kā jau iepriekš attīstīti un varbūt tieši 24. gada griezumā. Es domāju, ka mums daudz bija ļoti aktīvs, bagāts 24. gadā, jo mēs pieņēmām daudz projekti, vismaz plāni, tika ieviest arī jaunas sistēmas, kas varētu nākotnē uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu Latvijā. Viens projekts, kur paņemt jūlijā mēnesi, ir jauno zāļu uzsanojumu modeli, kur jau no 1. janvāra sāk strādāt. Protams, ir daudz tur dažādas pieredzi cilvēki šobrīd, bet mēs ejam tālāk, mēs labojam un strādāsim tālāk. Pagājušā gada arī pieņemt arī ziņojumu, kas saistīta ar primāras aprūpi. Tad mēs ielikam bāzi, kā varētu būt primāras aprūpes pakalpojums, ģimenes ārsta darbības, finansējums, redzējums 3 līdz 5 gadiem, kā vajadzētu būt ģimenes ārsts, ideālais ģimenes ārsts praksi. Jāuzsāk to. Mēs esam pieņēmuši arī ļoti labu dokumentu un lēmumu, kas saistīta ar digitalizāciju veselības aprūpes sistēmā. No 1. janvāra sāk strādāt Latvijas digitāla veselības centrs, kur strādā gan politiku, gan arī tehnisku jautājumu risināšanas, kā mēs varam iet un stiprināt un uzlabot vispār veselības aprūpes digitalizāciju kopumā. Man liekas, ka mēs arī paņēmām ļoti labi pasākumi, kas ir saistīti ar finansējums, tik palielināt ļoti būtiski. Man liekas, ka nekad nav bija tik liela summa kompensējuma medikamentu sarakstu paplašināšana līdz 31. Decembrī pagājušā gada no 221 miljonu eiro tika palielināti līdz 200 apmēram 87 miljonu eiro, tad 30%, 35% papildus finansējumu, kuri cilvēki, kuri lieto kompensējumu medikamentu, lai vienkārši turpināt lietot, vai arī kuri lieto neefektīvu medikamentu, lai var mainīt ar labāku, arī īpaši onkoloģija pacientiem, retas slimības pacienti un tā tālāk. Es domāju, ka vēl arī daudz plāni tika pieņemti, darbi tika izdarīti pagājušā gada, bet man liekas, ka ļoti svarīgi, ka pacienti uzzinās, ka nākotne būs labāka. Ļoti būtiski, ka Latvijas iedzīvotāji zina, ka mēs strādājam. Ja šodien nav īstermiņa, piemēram, vairāk, ko mēs varam
to atbalstu finansiālo, kompensējam medikamentu, jauni medikamentu ieviešanas, cenu, vispār medikamentu cenas samazināšana kopumā, tas ātri mēs varam just to. Bet varbūt ne visi arī Latvijas iedzīvotāji dala, kur lieto medikamenti, vai kur slimo. Bet arī, kuri neslimo, arī ļoti būtiski zināt, kas notika, piemēram, nākotnē. Ja es tagad neslimo, tas nenozīmē, ka man tuvinieki vai pats kādreiz nav nepieciešama arī tikt uz kaut kādu veselības aprūpes pakalpojumu kaut kur. Jā. Līdz ar to mēs strādājam vēl, turpināsim gan nākotnē, gan šobrīd, turpinām strādāt ar arī slimnīcas tīklu sakārtošanā, profilu ārpus Rīgā, ekosistēmā uzlabošana, sadarbības starp slimnīcu uzlabošanas. Manuprāt, es varu tik daudz, es varu runāt tikai pusstundu, stundu un nosaukt to visi darbi. Protams, mēs arī izveidojām metodiski centri, Latvijā nav bijis, jā. Tāda daži daļēji sāk strādāt no novembri, arī no janvāri, gan ģimenes ārsti, metodiski centri, gan arī rehabilitācijas būs nākotnē, onkoloģijas, bērniem un tā tālāk un tā tālāk. No tā mēs gribam, lai pacelt arī kvalitāti, jo mēs saņemam pakalpojumu, pa brīži, diemžēl, nav tāda kvalitāte, ko mēs gribam, jā. Pēc kvalitāti, efektīvi lietot līdzekļi, efektīvi, piemēram, uzrakstīt medikamentu, zinot, ko viņš dod un kādu rezultātu būtu, jā. Un mums ir vēl arī daudz plāni, lai arī samazinātu birokrātiju, kurš tagad ir ļoti populārs vārds, kur mēs lietojam politika Latvijā un Eiropas Savienībā. Arī Eiropas Savienība līmenī ir arī birokrāta samazināšana, jo mēs, diemžēl, gadiem ilgi mēs esam izveidojuši tādu sistēmu, kur mēs kontrolējam viens otru, es jums kontrolēju, jūs kontrolējat nākamo, un tā tālāk līdz pacientam vai līdz iedzīvotājiem, kur ir nepieciešama to pakalpojumu, ir jādara daudz darbu, un mēs neuzticam viens otram, un rezultātā mēs pa brīžiem jūtam, ka mēs sēžam šito te, neko nevaram darīt. Un tāpēc tikai arī uzsākt darbu, lai efektivizētu un uzlabot Nacionāla veselības dienesta, kur maksā par visi pakalpojumu Latvijā, par visiem. Un iedzīvotāji pa brīžiem raksta vēstuli un nedabū, ko grib, vai neapmaksā viņu pakalpojums, tad būs fondu, tagad likums jau ir tapā, drīz mēs ejam uz ministrs kabinetu, lai uzlabot to efektīvi līdzekļu izmantošana un īsta vietā. Tik arī uzsākt darbības, lai uzlabot veselības inspekcijas darbi, gan ārsti uzsākot jauno praksi, gan arī iedzīvotāji, kur sūdzas par kaut kādām problēmām, viņu pacientu ceļā, piemēram, viņi redz, ka kaut kur kvalitāte nav labi vai komunikācija nav labi. Mēs sākam arī strādāt ar slimnīcām, lai uzlabotu arī pacientu pieredzi, komunikāciju ar pacientiem. Tagad ir mācības, no 1. jūlija būs pacientu tiesības aizsardzības ļoti būtiski, tā kā likums realizēšana, tad ir jābūt speciālisti katrā slimnīcā, kurš varētu, ja man ir slikta pieredze, vai man nepatīk, kā uzvedas pret mani personālu, vai man ir aizdomas, ka es nesaņēmu kvalitatīvu pakalpojumu, būs speciālisti, ar ko es varu iet parunāt, sūdzēt un dabūt atbildi, vai arī es varu iet pēc tam uz veselības inspekciju. Tāpat SPKC darbības arī vajag uzlabot. Tā kā mēs arī uzsākām, mēs arī ministrijā arī reorganizējam departamenti, izveidot strateģisko, piemēram, nodēli, kur redz par nākotnē, integrētu pakalpojumu starp labklājības ministriju un, piemēram, veselības ministriju. Mēs turpināsim attīstīt sadarbībā ar labklājības ministru saistību ar to paliatīvā aprūpe. Piemēram, pagājušā gada uzsākam to mobīlu palīdzību īpašiem cilvēkiem, kur ir termināla stāvokļi, nebijuši speciāla aprūpes mājas pie ģimenes, ka brauc katru dienu pie viņu konkrētu speciālistu. Tā ir labklājības un veselības ministra darbi. Un mums ir tik daudz lietas, ko vajag darīt, ka tiešām nepietiks viens raidījums vai divi, bet mēs visu uzsākam. Un ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka parasti saka, ka tu esi politiķis, tad jāizvēle vienu lietu un jāiekārto līdz galam. Medicīna nav tā. Es nevaru sakārtot primārā aprūpi 2-3 gadiem tikai un aizmirst par sekundāro, par profilaksi, par skrīningu, par slimnīcas stacionāros, nevaru arī nedomāt par digitālo. Tad mēs uzsākam visu paralēli, tā kā vienu sitienu šeit
otra paralēli sitieni, lai aiziet to sistēmu aug kopā. Ja? Līdz ar to tas darbi ir plašāk nekā es varu vienkārši atrisināt viens jautājumu. Es varu atrisināt vēl par šo gadu strādājot, līdz nākamā gada medikamentu cenas, lai būtu tādā vienā sistēmā kā Igaunija un Lietuva. To mēs jau sākam darīt, un mēs redzam, ka ir rezultātus. Mēs gribam vēl labāk, jā. Mēs gribam vēl labot to sistēmu. Mēs to darīsim. To mēs varam pa 2-3 gadiem, bet visi veselības aprūpes sistēmu mainīt pa 2-3 gadiem nav iespējams, jo viņš ir vairāki posmi. Un, protams, tas nav ministra tikai politisko gribas, tas arī ir nozare. Jā, tad sadarbības partneri, ārsti, māsas, farmācijas, administrācijas, politiķi var savu redzējumu runāt. Un es kā ārsts redzu no sistēma iekšā, ko mums vajag darīt. Bet vienmēr mums nepieciešama arī sadarbība no otras puses. Un pa brīžiem to sadarbība nozarē nav labā, vai arī viens otram arī mēs neuzticām, un tad mēs stagnējam un mēs neejam uz priekšu. Jā, un tā paklausoties, brīnišķīgs saraksts, ko dzirdu tiešām, un kad vēl var runāt vēl pusstundu, tas ir prieks dzirdēt tādas lietas. Tāpat tās arī runājot jau par sadarbību. Ļoti daudz, kur dzirdu, ka mēs tagad sākam vai mēs darām. Varbūt, kad jūs kā veselības ministrs, varam iedot kādu sev atzīmi, valstī atzīmi, kāds ir tas mūsu vispārējais veselības nozares stāvoklis šobrīd, kurā mēs esam, tā kā tik daudz, kas uzsākās, ir taču arī jau pailga pagātne, tomēr aiz muguras. Kāds ir tas mūsu šī brīža stāvoklis vispār valstī, veselības nozarē, varbūt arī attiecināms nedaudz pret citām valstīm, ko Jā, arī jau protams, kad es strādāju par ārstu katru dienu un nebija man iespēja pabraukt pa Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības un salīdzināt, kas mums ir un kas tur ir, un kur mēs esam, kur mēs stagnējām un kur mums neiet un kur viņam neiet. Jā, es saprotu, ka mēs atrodam labā situācija, ja godīgi. Būsim godīgi, laba situācija. Vajag labāk, protams, labāk. Ir problēmas. Ir kļūdas. Bet tā kā pateiks, ka viss ir slikti Latvijā un ne, un arī varam skatīt arī kā ārsts strādājot, kas pie mani brauc vasarā. Latvieši, kas dzīvo Anglijā, Īrijā, Skandināvijas valsti, kur grib runāt ar ārstu, negrib tikties pie ārsta 5 minūtes tikai dabūt papīru un ejiet darāt. Jā. Viņi grib kvalitatīvu medicīnu, viņi grib viņi meklē uzticību partneru. Jā. Un tas pierāda numur 1, ka mums ir kvalitāte ir. Mums ir ļoti laba, piemēram, medicīnas izglītības un iestādes, kas māca mūsu ārsti. Mums ir ļoti labi aprīkot medicīnas iestādes, gan valsts, gan pašvaldības, gan arī privātos. Mums ir ļoti labi, piemēram, to redzējumu, uz kura pusi mēs gribam iet. Mums ir skaidrs, gribam attīstīties visu laiku, gribam tikt starptautiski. Mēs esam ļoti pieprasīti, starp citu, mūsu mediķi pieprasīti, ne dēļ tā, ka ir tikai trūkums, dēļ tā, ka viņi zina, ka jūs paņemat no Latvijas, jūs dabūjat labu ārstu. Jā, ne tikai rakstīt papīru. Ne? Tāpēc šajā gadījumā, ja es likšos, teiktu labi. Ja mēs runājam par pakalpojumu arī, piemēram, pieejamības, protams, Latvijas iedzīvotāji visu laiku sūdzas par to gaidīšanas. Publiskais sektor, visi Eiropas Savienība ir jāgaida ilgu laiku. Varbūt mēs esam pa brīžiem konkrētu, piemēram, specialitāte ir bišķi ilgāk nekā kaut kur, bet mums ir pretī ir arī specialitāte, kur ir ātrāk. Piemēram, Dānijā, kad es biju pie ģimenes ārsta, un mēs gājām veselības sistēmā, lai pierakstītu pie psihiatras. Tur bija no mēneša līdz 3 gadiem. Mēneši ir cilvēki, kuri ir nepieciešami ātri, akūti. Mums arī Latvijā arī ir tās telefons, kur var piezvanīt, lai arī dabūtu, ja aizdomas, ka cilvēki ātrāk. Bet ja cilvēki gribēja, piemēram, vienkārši tikties tāds parunāties, aizdomas, jāgaida ilgāk. Ja es paņemšu, piemēram, ļoti tuvu sistēmu, kā, piemēram, Kanada. Kanada ir tāda liberāla valsti, bet arī ar socialistu sistēmu.
Tā kā līdzīgi mums, jā, kur visiem ir pieejama medicīna uz valsts apmaksāto rēķinu. Jā. Tad viņam arī ir, piemēram, endoskopija, es esmu gastroenterologu, es zinu, tur ir skaidrs ritms, piemēram, kur ir tagad sudzības, ir jāiet zelo koridoru 2 nedēļas laikās, kuram ir aizdomas par risku ģimene, ir jāiet, piemēram, citu līniju tad līdz gada laikā, kuram ir tikai skrīningi laicīgi, piemēram, es zinu, ka man būs 50 gadi vecuma, un man pienākas pēc nākamā gada 50 gadi vecuma tādu procedūru, tad es laicīgi pierakstīju pēc gada. Bet es nesēdu to pašu rindu, kur sēž arī, piemēram, to cilvēku, kur gaidā, vai viņam ir asinošanā, vai viņam ir svara zudums, vai viņam ir sudzības. Tas, kas mums trūks Latvijā, ka mums vēl tā rinda sakārtošanā, kas arī var pagarināt to gaidīšanu laiku, prioritāte nenotikt tik izsīli, jo mums nav digitālo ierīci, ar ko mēs varēsim to visu kontrolēt. Tāpēc tas ir nākamais punkts. Bet, jā, mēs jau esam iepriekšējos raidījumos runājuši, ka īstenībā arī, ja mēs esam daudzkārt pieminējuši NVD laboratoriju, par kuru arī jūs 100% zinat, vai ne, un arī varētu stāstīt, bet tur es saprotu arī daudzos projektos tieši šī sadalīšana, kurš ir primārāks. Mēs uzsākam un mēs plānojam pēc manā grafika, kas man arī ir līdzi, un, protams, es neizlasīšu visu, atkal laika ziņas, bet tas grafikas ir šeit par laikiem, par gadiem. Mēs redzam, mums ir redzējumi, mums ir plāni, mums ir rezervēti arī finansējumi no Eiropas finansējumi, kā mēs varēsim tikt uz priekšu, atvieglot un samazināt to rindu. Tā kā par pakalpojumu, jo mēs saprotam, ka 15–20% no rindas vispār izveidot dēļ tā, ka cilvēki pierakstā vairākas vietas, 3–4 vietas, aiziet vienu vietu, nevar sazvanīt tur, neatcel, nenāk. Un es kā ārsts atceros, ka man ir 20 cilvēku pieņemšana dienā, atnās 16, 17. Vienmēr ir 2–3 nenāk. Un ir sazvanīti, pa brīžam ir sazvanīti vai tik nosūtīt izziņu. Kamēr ir kāds, kas ļoti ir gaida. Kamēr gaida cilvēki. Tad mēs pētījām pagājušā gadu kopā ar Latvijas universitāti, izveido kolēģi, un viņi man prezentē, un tiešām 15–20%, kas var uzlabot to digitālu veidu. Protams, vēl arī, ja to sadalīt to grupas, ja es zinu, ka man nav sudzības, man nav ģimenes vēzis, bet man pienākas nākamā gada, esmu 49, nākamā gada 50. Eju pie ģimenes ārsta, pierakstīju pēc gada. Cita rinda, tad es netraucēju, tagad pierakstīju, sēdēju, piemēram, pēc 3 mēnešiem, man izsauc, kamēr cilvēki, kuram ir sudzības, pēc 4 mēnešiem dabūt, tad viņam pavēlu varbūt, jā. Tad tāds lietas, kur mums ir jālabo, tāpēc es nesaku, ka, piemēram, digitālo sistēmu Latvijā, kur mēs visi, protams, īpaši iedzīvotāji un ārsti, mēs sūdzamies, ka viņš nav pilnvērtīgi vai nav ātrais, kā vajag pa brīžiem, jā, bet es saku ar visu to, ko mums ir. Mēs esam kaut kur Eiropas Savienības līmenī pie 8. 9. vietā, jā, no 8 līdz 13 atkarīgi no, kā mēs varam to digitālo izmērēsim. Jā. Piemēram, es biju visspēcīgākā, kurš valsts, kur donē arī Eiropas Savienība, Vācija, viņam ir vēl tālu no e-recepti. Ļoti vienkārši. Viņam vēl dokumenti ir tādi. Viņam arī ir tāpat problēma, kā pie mums. Kad cilvēki atbrauc no Hamburga uz cita pilsēta, viņam tik arī sūtīt 2 reizi uz analīzes vai 2 reizi uz izmeklējumu. Ja. Un tāpēc neredz. Mums ir privāti, vairāk privātas, piemēram, portālis, kur ir maksājumi par to, bet viņi var redzēt, piemēram, konkrētu portālu, konkrētu analīzi, konkrētu izmeklējumu, un nav nepieciešams vienmēr atkārtot to. Ja? Tāpat arī tagad e-veselība, ja mēs runājam par e-veselību, kur visi saka, visi sliktāki produkti. Jā, viņš nav labs, kā mēs gribējam, bet tik ar laiku ministrija, NVD, eksperti, tehniski IT speciālisti darīja visu, lai uzlabotu to darbību. Un mēs redzam, ka viņš, tā kā Latvijas saka, improvement visu laiku no tā viedokļa, ka mēs ejam uz priekšu. Tāpēc, piemēram, tagad no 1. janvāra mēs redzam, ka visas asins analīzi, ko mēs veicam, jebkura vieta Latvijā, jebkura laboratorija Latvijā, viņi aiziet arī uz e-veselībā. Un tu vari to redzēt. Un te es domāju, ka jau ir mans nākamais jautājums 2025. gads.
Es zinu jau, ka uz e-veselību ir lieli plāni un viss. Tad varbūt ķeramies, vērsim pie ragiem. 2025. gads šobrīd iezīmējam. Varbūt kādas ir šīs galvenās prioritātes un mērķi valstī noteikti 2025. gadam veselības nozarē? Mums ir galvenais, ja mēs runājam turpinās par digitalizāciju, tad mēs gribam, lai no šogad beigas rudenī vismaz uzsākt testēšanas un arī varam uzsākt, lai redzētu, kā strādā vienota nosūtījums ar mērķi dabūt to vienoto pierakstu. Valsts apmaksātu medicīnu būs vienota pieraksta, tad gan dabūt to nosūtījumu, kur var visi redzēt, es domāju redzēt, kur ārsti un mediķi un, protams, pacientu, gan arī var uzreiz pieteikt iekšā sistēmā. Un tad, ja cilvēki gribētu ātrāk, tad tā sistēma var redzēt, varbūt es varu braukt ar savu mašīnu uz Jelgavu vai uz Bausku, dabūšu ātrāk, vai es gribu pie Abu Meri, viņš tikai Rīga, tad es pacietīšu, bet vismaz pie Abu Meri arī kritīs, cilvēki nenāk, tad es pacelšu ātri un es tikšu arī laicīgāk, cik var, jā. Tas ir viens jautājums, ko arī, ja pareizi saprotu, kad viens nosūtījums pret vienu apmeklējumu. Precīzi, jā, viens nosūtījums, viens apmeklējums, un arī šodien redzēt diskusiju cilvēkiem bija šī Twitter, kā uz 3 mēnešiem to darīgs un nebūs. Mēs nesākam, ka viņš derīgi uz 3, viņš derīgi, kamēr jūs pierakstiet. Viņš derīgs ilgāk, ja jūs ejat pēc pusgadu, piemēram, uz to kolonoskopiju. Ja? Bet jums ir jāpieraksta, jāizmanto 3 mēnešus laiku, un tas ir logiski. Es taisu, piemēram, tagad ielūgums izsaukumu vīzā vecākiem 3 mēnešus laikā jāiesniegt vēstniecībai. Jūs nevarat vienkārši paņemt to, ja jums ir vajag, kāpēc jums jāgaida vairāk nekā 3 mēneši, lai pierakstītu kaut kur, jā. Tad mums ir jālabo daudz lietas. Es, protams, ne uz tehniskas lietas, jo vēl sistēma var uzlabo un vēl runājām un uzbūve notik šobrīd. Un tāpat arī būs no septembrī, kur var arī labot pēc tam. Tad digitāli ir šī ļoti būtiski jautājumi. Tā vismaz man arī politiski prioritāte, ko es arī runāju gadu atpakaļ, kad es kļūstu par ministru, kas ir ļoti būtisks iedzīvotājiem. Protams, arī ir vajadzētu vēl paralēli arī redzēt, kā mēs varam arī informāciju dabūt vispār sistēmā. Līdz ar to no šogad 1. maija, piemēram, ir nepieciešama, lai visas slimnīcas, iestādes, izraksti ir jābūt e-veselībai. Ja es nāku no Jelgavā, vai no Vidzemē, vai vienalga kur, no Balvos, tad man ir jābūt izraksts par mani, kad es eju pie Abu Meri, lai viņš skatīs, kas tur notiks, kāpēc es biju slimnīcā, un kāda bija diagnoze, un ko izdarīt, un ko nepieciešam darīt tālāk. Jā. Tas ir obligāti, un mēs arī mēģināsim arī likumā var arī likt vēl stingrāk. Mēs arī strādājam tagad šobrīd, ņemot vērā arī to zālu reformu, ka mēs gribam aiziet vairāk uz digitalizēt. Tas nozīmē, recepti ir jābūt vairāk e-receptu veida. Tad papīra veida palikt tikai pie gadījuma, ja nav interneta, ja nav elektrības, ja ir vētru, ja ir kaut kas nestrādā, tad, lai nebūtu tā, ka pilnīgi mediķis un pacienti paliek bez nekā, tad šī ir rezervu varianti. Jā. Bet mums ir jāiet uz pilnīgi digitalizāciju, uz e-receptu, jo tas arī labāk gan farmaciet, gan mums, gan visiem. Šī no digitāla puse. Protams, vēl ir daudz lietas par vēžu registri, kas tagad sāk visi 3 universitāti klinikā ved iekšā, un aspekts pats es biju tur un redzēju, ka viņi kontrolēja. Tas ir ļoti būtiski gan dot dati mums, gan ārstēšana, gan prognoze, gan arī pētījumi. Mēs pieņemsim vēl šo gadu, nepieņemsim varbūt līdz galam, bet mēs uzsākām to procesu. Mums ir 2 likumi, kur jau ir izstrādāti, bija tagad apspriešanā, tāpat tad viņi iet uz AMK, no AMK uz Saima, tad otrreizējas datu, kā bija pareizi otrreiz datu lietošana tā kā, un arī biobankas likuma. Tas ir ļoti būtiski priekš individuālu ārstēšana, priekš precīzes medicīna, priekš pētījumu, priekš informāciju par pacientu, katram no mums gan genetiski, gan nākotnē. Jā. Un šī 2 likumi arī šogad būs. Jā. Tad, ja es runāšu par šī, kas ir saistīta ar pētījumu, digitalizāciju un tā tālāk. Ja mēs runāsim, piemēram, par sistēmu sakārtošanā, tad mums arī ir, kā es jums teicu, mēs strādājām, lai uzlabotu ar plānu, kas uzlabo sadarbības starp slimnīcām. Es redzu, ka mums ir jāmaina
gada otru pusi mēs tagad strādājam individuāli gan ar slimnīcām, gan arī tūlīt uzsākt darba grupā ar reģionālas slimnīcām tikšanās. Par to, ka mums gribam ekosistēmā lielas slimnīcas reģionālas, tas ir 7 slimnīcas, kopā ar universitātes klinikā vienu sistēmu, kur gan darbinieki, gan pakalpojumi ir jābūt viena kvalitāte ar vienādu vadlīnijas. Un tāpat arī mazas slimnīcas ir jābūt cita profilu, kas nepieciešama. Mēs nevaram sēdēt. Man ir slimnīcā, man ir 3 vai 4, piemēram, specialisti, un ar vāru gribu uzturēt to specialistu, bet viņš nevar strādāt, nav tik daudz pacientu vai nav tik daudz kvalitātē. Jā. Tad ir jāmeklē sevi šajā rajonā, kas mums nepieciešam iedzīvotāji šeit. Tas ir tas profils. Jo mums tautā noveco, mums ir jāiet līdzi. Jā. Tāpēc mēs mainām arī to sistēmu, to 5 līmeni, piemēram, sistēmas slimnīcas. Tā ir. Un, protams, mēs uzsākam drīz mārtā atkal plašāk diskusijā par ģimenes ārstu kartēšanā, novecošanas, jauni ārsti iesaistē, ārpus Rīgā un tā tālāk. Tas arī būtu tādi 2 mēnesi skaidro sadarbība katra rajona. Es saku, es gribu paņemt katru rajonu individuāli. Mēs nevaram pateikt, ka Latgali problēmas līdzīgi pilnīgi Vidzemes vai arī Zemgali. Un tā tālāk. Uzskaitījāt arī tagad jau dažādus projektus 2025. gadam, bet varbūt ir kādi konkrēti projekti, kaut kādi konkrēti mērķi arī, un varbūt jau pat termiņi, kurus mēs varam iezīmēt, ko mēs varam solīt sabiedrībai, un tas mainīs viņu šo medicīnas kvalitāti, šos pakalpojumus sniegšanas kvalitāti. Ja es gribētu pateikt tādu izterminu, tad noteikti mēs varam redzēt vēl līdz gada beigām, kā to zālu reformu sāk dot vairāk pozitīvāk efekti, nekā šobrīd, nekā 1. mēnesis, jo ir arī domas, kā mēs varēsim arī tikt vēl labāk šī sistēmu un to uzseno modeli un iedzīvotāji var just vēl labāk ar laiku iespējami maksāt vēl zemāku cenu par medikamentiem. Tas varētu būt līdz gada beigām obligāti jābūt skaidrs, labojumi un tā tālāk. Otrais to vienot pierakstu, kas varētu būt no rudeni, jo tur arī ir mērķis vēl pēc tam ieviest vēl arī pacientu prototīpu un līdzīgi aplikācijas, ar ko mēs varēsim savā telefonā gan pierakstīt, gan receptu, gan izrakstu redzēt, gan analīzi redzēt un tā tālāk. Jā. Tas uzsākt arī šogad, bet nepabeigts šogad, bet pat pacients sāk jau just, ka ir uzlabojumi. Ja? Es zinu, ka ir šajā visā e-veselības reformā, kā teikt, tur ir kādi 25, 26 dokumenti arī, kurus varēs redzēt jau līdz 26. gadam. Jā. Un ilgāk līdz 27. arī. Mums ir mērķis, lai līdz 28. 9. lai mēs varam arī tikt pie tās lielas Eiropas arī to datu bāzē un tā tālāk. Protams, mēs redzam, ka šobrīd, ja reāli runājām, ka mēs ar to digitālo jautājumu mēs ejam straujāk nekā agrāk. Mēs redzam, ka mums stratēģija ir pieņemta, mums ir tagad centri, kas strādā, mūsu arī stakeholders un sadarbības partneri, viņi arī ir ļoti ar tādu iedvesmu grib realizēt un parādīt, ka mēs esam labāk. Pietiks dzirdēt, ka Igaunija tagad vislabāk IT Eiropā, un mēs arī redzam, ka mums arī ir ļoti izcīles kompānijas, kur arī starptautiski vinnēja apbalvojumi par darbiem. Ja? Un līdz ar to mums arī sev vajag realizēt. Tāpēc es redzu, ka mums ir ko pierādīt, tas plāns ir, protams, pieņemt dokumentu šogad, iedzīvot to nesapratīs, jo viņi nejūt. Bet nākamā gada būs tā. Bet šogad reāli, ko mēs varam just to nosūtījumu gada beigās, tas vajadzētu būt. Es ceru, ka visi notika jābūt. Mēs varam redzēt, ka kaut kas sāk mainīt arī to kompensējumu medikamentu sarakstu, jo mēs paplašinājām šogad. Šogad redzēsim daudz plāni, kas saistīti ar pacientu pieredzi, iespējami atvieglot, piemēram, mainīsim noteikumu, ko, piemēram, veselības inspekcija iedzīvotāji, piemēram, komunikācijas, teiksim, ar veselības mēs mainīs, arī uzlabojas. Uz tāds pusi mēs strādājam. Kā es teicu, ir daudz lietas, ko paņēmu šodien, pēc 3 gadiem būs tāds rezultāts sāk parādīties. Tā ir. Tā sistēmā viņš ir milzīgi liels un viņam nepieciešam visu laiku updateot un iet līdzi. Bet Eiropā mēs esam diezgan labā vietā, nekā parasti, kad mēs runāsim par individuāli punkti, mēs esam pirms pēdējā vai pirms pēdējā 3 valsti esam, jā, mēs ejam uz labāku pusi.
Jā, un līdz ar to man rodās jautājums, kā liekas, vai nav arī jāmaina sabiedrības domāšana. Mēs runājam par to, kad mēs domājam par dažādiem šiem digitalizācijas projektiem, kā mēs ieviešam, kā mēs tā kā uzlabosim pacientu arī šo informētību un vispārējo. Bet vai nav jāmainās arī sabiedrībai? Šeit mums tāda lieliska iespēja īstenībā par šo parunāt un tā kā aizlikt aiz auss arī sabiedrībai. Kas tad būtu no viņu puses iesaistīt? Es pateikšu godīgi, pa brīžiem es arī nesaprotu sabiedrības reakciju, bet tāpat arī es esmu daļa no šī sabiedrība. Un noteikti, kad es biju ārpus šo visu, man arī bija ko kritizēt viegli gan ministriju, gan iepriekšēji ministri vai politiķi un padomāt, ka neviens neko nevarēja darīt. Nav tik vienkārši, tāpēc pa brīžiem tev nepieciešama arī ne tikai cilvēku, kurš strādā un māk darīt, arī to finansējumu, to atbalstu. Un mums arī bija dažādi incidenti, notikumi par pēdējiem 15 gadiem. Sakot ar krīzi 9. 10. gadā, pēc tam ar ekonomisku krīzi pasaulē, pēc tam ar Covidu, karš Ukraina, visi deva nedaudz kavē mūsu attīstība Latvijā un iet uz priekšu. Protams, ir arī Latvijas iedzīvotāji, katram no mums ir jābūt arī atbildīgi par savu veselību. Un šeit ir jautājums. Jūs gaidiet, lai es jums sūtīšu aicinājumus, iet ciemos pie ģimenes ārsta vienreiz gadā pēc 45 gadi vecumā. Jūs redzat, kas notika apkārt jūsu ģimeni, piemēram, slimo kāds ar vēzis vai kāds. Jums arī jādomā par sevi. Nav tikai valsts. Un kas ir valsts? Valsts mēs esam visi valsti. Tas nav 100 darbinieki, kas sēž veselības ministrijā. Viņi var izdomāt visu par mums. Mums ir jābūt aktīvi preti. Šī 100 cilvēki arī daļa no mums, un arī viņiem ir to kapacitāti, cik viņi var darīt. Un cik viņi arī, protams, gatavi darīt daudz, un cik viņi ir arī, teiksim, ar pieredzi. Bet mēs sabiedrībā ir mums arī pienākums nākt pretī un pateikt, man pats jādomā par savu bērniem, par saviem bērniem un par savu arī, piemēram, veselību. Nevar gaidīt tikai valsts, kad man atgādina. Bet ja vismaz, ja valsts sūt to vēstuli, to izmanto arī. Šeit ir jautājumi par to prevenciju un par to profilaksi un skrīningu. Kad mēs redzam, ka, piemēram, 33% tikai no sievietes aiziet un pārbauda to pret vēzis, krūšu vēzis. Vai arī kolorektālas vēzis gan sievietes, gan vīrieši ir nepieciešama pēc 45 vai 50 gadu vecumā sāk pārbaudīt un uztaisīt skrīningu par vēzis. Un mēs redzam, ka tur 15–16%. Labi, mēs runājam rādio, mēs runājam televīzijā vienu mēnesi, atgādinājam, bet mēs taču redzam to apkārt visur, kādam slimo visu laiku, un mēs zinām, ka viņam ir no kā. Un to stereotīpu, ka labāk nepārbaudītu, jo man negribu zināt. Jūs izzināsiet, vienu brīdi būs tik slikti, ka nevar neuzzināt. Labāk uzzināt ātrāk nekā vēl. Vai ne? Un beigas var neizglābt jums, un tas maksā jums dārgi, un valsts, un ģimene, un sabiedrība, un viss kopā. Un kas visdrīzāk beigās būs vainīgs? Valsts vainīgs. Jā, un tāpat arī beigās, piemēram, cilvēki ir pēdējā stadijā, un medikamenti maksā 100 000, un valsts nevar visiem to maksā to dārgu medikamentu, un valsts ir vainīga. Kurš ir valsts? Mēs esam valsti. Jā. Tāpēc tas arī ir, ko es aicinu sabiedrību, tomēr domāsim citādāk. Tā, ka mums ir slikti punkti, vēl Latvijā visur vienalga, neviens negrib redzēt to pozitīvu punktu no katru lietu. Un, protams, ka mēs neesam labāk, visu pasaulī ir tāds slikti punkti, arī Igaunā, Lietuvā ministri man saka, mums tāpat ir slikti. Un tur tauta saka, paskatiet Latviju, ko viņi dara labāk nekā mums, Igaunija vai Lietuvā, tas arī ir sabiedrības dabā, un, protams, tā sociālos tīklos un tā mēdija kļūst bišķi tā brīvība aizgāja tik tālu, ka cilvēki desinformācija arī tīc un ražo, un pats arī ieliek klāt un aiziet pa brīžiem kaitē sabiedrību kopumā. Tāpēc mums ir jārunā vairāk šādi pasākumi, ka pie jums vai televīzijā vai rakstīt, bet parasti tā notiek, ka to sliktas ziņas tik aiziet strauji ātrāk, desinformācija aiziet ļoti strauji ātrāk, kamēr realitāti un taisnību cilvēki negrib dzirdēt ik pa laikam. Tāpēc es piekrītu un es paldies par jautājumu, ka tomēr sabiedrība arī ir jāpiedalās ļoti nopietni, jo tas nav tikai ministram vai politikas, kur jūs ievēlēt, lai jūs domā par mums visu. Nevar tā darīt.
Nu, es tāpēc arī nepiekritīšu, ka viss slikti LV, tāpēc arī šis raidījums īstenībā top, jo tiešām es ikdienā, varbūt strādājot savā darbā, es tiešām redzu un arī klausos un dzirdu, un katrā raidījumā mēs tiešām diezgan daudz ko darām un ļoti daudz meklējam projektus, iespējas un attīstību un vēlamies. Kā es vienā raidījumā teicu, šobrīd būvējam vēl lidmašīnas, bet īstenībā gribam jau raķetes brīžam, tā tas ir, bet ir labi tiekties pēc tā. Un tāpēc, atejot no šī viss ir slikti vai kas jāmaina, vai kas gribās akcentēt vēlreiz pēc mūsu sarunas, jau pēc pieminētajiem projektiem, kāds ir mūsu šis mērķis, kam ir jāmainās, kas ir jāmaina, ko mēs mainīsim un kāds būs iegūms gan sabiedrībai, gan arī ārstiem, kas arī ir sabiedrība, protams, bet arī tomēr šis ārstējošais personāls. Es domāju, ka 3 labas lietas, tad vieglāk, saprotamāk, sistēma, kur normāli komunicē visi, gan no pacienta puses, gan no ārsta puses, un dati, kur mēs varam dabūt jebkura laika, jebkura vietā. Tad ir digitalizācijas, mēs ejam no papīra, būsim pacietīgi. Neviena sistēma, kā Igauni man teica toreiz, jebkura sistēma, ko jūs pieņemat, jebkura modulu, jebkura IT programmu, pirmais 2 gadi noteikti būs daudz darbi, ko labot, kamēr viņš aiziet, kā mēs gribam. Līdz ar to pacietību. Uzreiz, viss ir slikti, redziet, atkal maksājam naudu, nestrādā šito, atkal šito, pagaidiet, viņš nav tāds, atnāc no Dieva, tad gatavs, tas ir cilvēks, kurš taisa, kur vienmēr kaut ko redzēt, kaut ko neredzēt, jā. Tas ir viens. Otrs jautājums ir jābūt noteikti vairāk arī turpināt vairāk aug finansējums, jo finansējumu mēs pa brīžiem pārspīlējam, ka vajag tik daudz naudu, bet mums arī vajag tik daudz arī efektīvi lietot to līdzekļu. Līdz ar to finansējumu ir jāaug, jo arī medicīna ir dārgāk, visi tehnoloģi dārgāk kļūst, un mēs arī novecojam, palikam vecāki, dzīvojam ilgāk, tad nepieciešam investēt vairāk tur, lai mēs varam rūpēties par to papildus gadi, ko mēs dzīvosim. Jā. Un trešais un ļoti būtiski man pat būtu stratēģija, kas vienmēr updateot un sako līdzi visi notikumi šobrīd, rīt un parīt, lai mums nebūtu tādi pārsteigumi. Un līdz ar to tas redzējumi ir ļoti būtiski jābūt vienmēr un jāatjaun to plāni un stratēģiju. Tad redzējums, pacietību un darbs. 3 lietas, kur jāliek kopā, kas mums varētu 5 gadu laikā, ja mēs turpināsim tādā tempā, kā mēs esam šobrīd, mēs varam pateikt, mēs nevaram pateikt, ka Igaunija ir labāk, mēs nevaram pateikt, ka Skandināva ir labāk. Reāli. Mēs varam pateikt, mēs esam arī tur tāpat. Jo šobrīd mēs esam daudz programmu, daudz vietas esam tur īstenībā. Nu, un tad tāds pēdējais jautājums varbūt no manis par to, ka ja lai pēc 5 gadiem, kā tad būs, kā liekas, kas tad ir tas mūsu virsmērķis vai redzējums, kur tad mēs būsim, kas būs, kas mainīsies pēc 5, varbūt pat 10 gadiem? Es 5-10 gadiem, tas ir laiks iet ātri, pēc 5-10 gadiem es gribētu būt pieejamāk ārst pie pacientiem un pacienti pieejamāk arī pakalpojumu ātrāk, nebūs tas hauss, saprotam ceļš, kā notiks. Es gribētu, lai pēc 10 gadiem man būtu pie telefona, jo mēs ejam tādā sistēmā. Tā kā visi tavas bankas ir skaidrības par viņu, par manu veselību jābūt mana telefona, visi informācija par mani, jebkurā vietā es esmu, jebkurā laikā es esmu. Un trešais, ko es gribu, ka vienmēr pieejam man arī to labāko ārstēšanu, kas atrodas pasaulē. Tāpat arī gribētu, lai cilvēki pēc 10 gadiem slimo mazāk, jo viņi sāk vairāk rūpēt par savu veselību āgrāk un ātrāk. Un tāda veselības prātības un veicināšanas ir jābūt sistēmā, izglītības sistēmā un ļoti nopietni, jo preventīvi daudz labāku darbu darīsim nekā tā, ka mēs tikai ārstēsim pacientiem, kad ir grūti.
Man liekas, brīnišķīgs raidījums, ļoti daudz informācijas, un valsts tiešām nestāv uz vietas, un tieši tā arī būs. Tie 5-10 gadi pienāks ātrāk nekā mums liekas, tāpēc raidījuma noslēgumā īstenībā es tiešām teikšu lielu paldies par to, ka ieradāties. Es ceru, ka mēs noteikti varbūt vēl tiksimies arī šī raidījuma ietveros, parunājot vēl par to, kas jau ir izdarīts no sauktā, varbūt kaut kas jau nākotnē atkal attīstīsies un veidosies ar vien jaunu projektu. Tā kā jau teicu, tikko gads ir sācies, katru gadu gribās ar tādu pāršķirt jaunu lapu un tā kā turpināt to, kas ir iesākts, bet tajā pašā laikā skatīties ar tādu sauli un prieku gaidīt pavasari un tad jau arī jau priecīgāk kļūst. Tā kā tiešām gribās vēlēt gan veselības ministrijai, gan nozarei kā tādai, lai tiešām attīstās visi šie projekti, lai mēs straujiem soļiem ejam uz priekšu, laiks, tehnoloģijas tik strauji attīstās, lai mēs tiekam tam visam līdzi. Tā kā jā, paldies liels, vēlēsim jums, man, visiem skatītājiem labu veselību, arī būt līdzās un arī klātesošiem šajā savā veselības ceļā, kā teikt. Tā kā liels paldies par raidījumu. Mēs tiekamies atkal nākamajā, kas notiek medicīnā raidījumā. Atā!